Šitā tas strādā. Rod, čau, labrīt. Jā. Atnāca man jaunā kameriņa. Un jā. Vajag patestēt. Šodien pirmo reizi paņēmu līdzi uz darbu. Kameru. Un tad jau redzēs, kas te notiek. Pafilmēšu kaut ko. Nevienam vai sieniņu nevajag. Tāpēc mums ir jānosmalcina kāda pļava. Reku, te viena taisni priekšā ir reku viena pļaviņa. Nu, te ir maza pļaviņa tāda. Jānosmalcina, jāsakot. Nu, lai smukums. Ar to noštrafavos, ka nav pļavas sakot. Zini kā? Tur taisni pretīm tāda mums ir maziča teka. Tur arī mēdz ziltiņas būt iekšā, bet tur es domāju, ka vairāk tā kā pavasarī. Pavasarī var mēģināt kaut ko ķeksēt. Ka liels līmenis ir, ka vasarā, kad ir sauss un karsts, tad tur līmeņa nav nevēla. Viss aizaug tāda maza tāda žļurdziņa vien tik tur ir. Šis blakus ir Latvijas vinierim. Kur Latvijas vinierim ir vērts sastādīt. Atceros, ka bija. Viņi es te vēl sienu pļāvu, draugi mīļie. Sieniņu pļāvu, pēc tam smalcināju. Un tagad jau apsies, daži sastādīja bēziņus. Daži bērzi jau tādi diezgan krupni jau ir. Nu, tas ir, es nezinu, cik laiks pagāja. Nu, gadi, nezinu, 10 pagājuši šitie bērziem. Mums vairāk daži, kamēr es te pļāvu. Nu, tā plus mīnus apmēram ir. Tā kaut kā. Izkāpu. Un kur tāds bērs mums te ir. Jomajo. Zem šitā daži baili ir braukt apakšā. To beigsies viss tas jandāliņš, viņu vajadzēs novākt, apskatieties. Viss viņš ir, redzat, viss viņš ir beigts. Tur ir beigts. Reku baigais zars ir nolūzis. Atzars ir reku, man pat baila apakšā iet, labāk neiešu. Reku tur viss ir nolūzis. Šitais jau arī jāgāž zemē ir. Nu, šitais ir laba, teiksim tā, laba malciņa. Nāku, jomajo, savs bērs. Nu, viņu jau vajag ņemt ciet, kamēr no viņa vēl kaut kāds labums ir. Paši zinat labi, kā lapu koks. Nu, lapu koks jau ir ātri iet bojā. Ātri bojājās, kā pie zemes bērs ir tā. Viņa jau viss ir bojāts, šitais jau arī tāds, un tur mums vēl ir vidus galīgi ir izpūjis. Nu, beigts. Viņu vajadzētu ņemt nost arī, lai nenogāžās. Tā kaut kā pļavā es esmu, šito pļavu jau es, un kur šito jau es esmu nosmalcinājis. Mana maijas mašīnīte. Nosmalcinājis esmu. Tur galā ir vēl viena pļava. Tur iekšā tāda, kā es viņu saucu, desiņas ir iekšā, tāda desiņa. Tur jānosmalcina. Un tur ir maziņš, tāda maza upīte. Nu, Opā! Nu, var doties tālāk. Dosimies kaut ko darīt lietas labā. Lēnā garā. Nu, šodien es tev teikšu no rīta
Nu, rīta nebija baigi siltais laiks ārā. Taksi bija. Tā muļukurku vilku mugurā. O, kur maziņš. Te tāda smuka vietiņa izskatās. O, kur tāds līkumiņš. Bedrīte, te ap pludiņu. Tur ir tāda kā bedrīte reku tālumā. Te tāds mierīgāks ir. Te ap pludiņu varētu palaist. Mums kāds raudiņa, kāds prāvāks. Nu, pa breksīšiem es nezinu, vai te ir, bet stāst jau, ka viss, kas te ir iekšā šitajā. Nu, šogad jau līmenis te ir, nav tik traki. Tur tālāk uzfilmēšu, tur tālāk ir iztīrīta šitā maziņa. Un tur ir jāpaskatās, mums tur baigi labā vieta ir. O, tā mēs te cīnamies pa šitādiem. Te vajag tā smuki nobraukt. Vai šitā gar maliņu. Te vajag braukt tā, lai es upē neiebraucu pa ņešanu te. Tā jau upē arī var iemaukt. O! Tā smuki sakopsi, vot reku te lejā, vo, kur te ir, vo. Ko es jums stāstīju, vo, tur ir. Bet baigās smilts ir apakšā un nav nemaz tik dziļš, tur sekls ir. Sekls ir. Zāle te ir kukla. Zāle te ir kukla, jomajo. Jebiet, vai. Jeli vēl. Tā lēnā garā bļaka. Ar trešo darba tikai. Parasti jau es braucu 4. darba. Baļā kaut kādi celmi. Tie vēl uz tiem celmiem virsū neuzskrien. Tie gan nebūtu veselīgi. Par šito vietu es neesmu īpaši pārliecināts. Te mums bieži vien ir slapš. O! Šogad būs te ūdens, nebūs. Nu, izskatās jau, ka nav ūdeņa šogad. Smagi iet. Nu, te malā jā, te ir slapš un mitras. Un vienmēr te ir liela zāle. Iet lēnā garā. Pasmagi, bet iet. Un te tā cuciņi sarakušas ir. Jebiet, vai jau mai. Un te vēl ir tāda tā kā dūksts, te ir slapš. Šogad nav ūdens kā pa brīnu.
Nu, tā es te braukāju. Vajag izkāpt un skatīties. Vienu fīču, bļa. Vienu fīču, dažreiz kur šitie te nāk vaļā. Kur šitās te skrūvis dažreiz nāk vaļā. Vajag pārbaudīt reiz par reizē viņas. No, teikšu tā. Pie lielām slodzēm. Nē, ir labi. It kā ir labi. Man bija, kad man viņu šito te, bļet. Nē, labi. Lai laikam es būšu kārtīgi pie savilcis viņas. Nav vaļīgas. Man šito te paņēma un vispār aprāva. Bija vaļīgs skrūvis atnākuši un šito te savilcēja, kas nākšu to skriemeli savelk. Ir tās tā kā konusiem stāv. Diviem tādiem pusmēnešiem savelk kopā tādu gredzenu. Aprāva šito visu. Un tā bija pičaļbedā. Ot. Ir man te ko ieskrieties, ir jau ir. Tā es te ņemos. Smukumu ieviest vajag. Nu, pēc šitās pļaus jau vēl ir pļaus. Tad privātiem pašiem šo to vajag, zini. Un tā jau ir šogad jau, nu vispārībā jau sienu maz kuriem vajag. Jo mūsu galā jau lopiņas vairs maz kas tur. Rēti kuram ir gotiņas. Visi jau vālē graudus, visi tik graudaugi baigie, graudko. Ielu un tādu jau neviens negrib ņemties ar tādu. Nu, es saprotu jau, lapa tev ir liela diezgan visu to padarīt. Bet, nu, kas tur tā? Tos jau sēnīties aizlaist. Redzēs, mums šodien ātrāk pabeigšu darbu. Un pa vakaru jau sēnēs var aizlikt, bet, nu, jau šodien tā ir jāskatās lielais saules aptumsums, joptai. Jāņem metinātāja ķivere. Un jālaiž meklēt, kur var saules aptumsumu paskatīties. Vajag appucēt te. Smukai tā. Riņķī apbrauksim krūmiņus, tā pēni nopucēsim. Teiksim tā, lai ir pa smuko. Lai ir pa smuko. Kaut kāda apli jāapmet un tad jau, zini, vajadzēs kaut jau tā ķērma dūša, kā es saku, paliek jau. Ēst gribās. Maizes šķēlīt jāpēr. Te tā peini tā asos stūrus novākt, lai pēc tam tā pa smuko var iebraukt. Tā peini, tā lēzeni sataisīt, lai pēc tam pašam no jāmokās. Parasti tā mēdot šitā sataisītā lēzeni, lai strauji nav nekur traktors jāgriež. Būs pa glauno. Tā kaut kā. Vēl jau kādu aplīti apmetīsim. Joptai. Kādu aplīti jāapmet un tad jau jāuzēd pusdieniņu.
Vajag druskas kaut ko uzkost ar. Bišķis kaut ko paēsties. Tā. Kaut kā tā. Nu, kas man te ir? Kaut ko jau es te līdzā paņēmu. Ot. Maizīt. Apkodīs. Kas pa brangu tomīti. Tomīti uzēdīs. Dēks un kādu desas gabaliņu ar piekodīs klāt. Cik tad ilgi neēdis skries, ja? Tā. Nāzim ar vai man kaut kur vajadzēja būt. Pēc idejas traktorā nebija, dabūju veikalā kaut kādu nazi pirkt. Labi, jau nebija dārgs, 55 centi. Paidot. Vai kaut ko mums, kaut ko nebrīks uzēst, kādu maišu ķēlīti. Jā, šodien es jums teikšu, ka nav baigā Taškenta ārā. Tā, visai uz robežas tā vien ir. Tomīt jājēn. Nav jau veikala, nav jau mājas tomāts. Tāds tomātiņš. Bēlni mākoņi ar sāk staigāt. Kā tik lietas atkal neuzskrien. Nu, lūdz, mums te tagad viss pa skaisto, ko? Nu, var uztaisīt pīpauzīti nelielu. Nelielu pīpauzi sataisīt var. Un tā varēs doties, tepat netāli ir vēl viena pļaviņa. Nu, nevis netāli, tepat reku, tepat tūmā jau vieni. Nu, ot. Oi, var pārpīpēt mierīgā garā. Nesteidzoties uzpīpāt var. Rata jau nu gan baigi. Visu to padarīšanu te lēkā darās. Lietiņš! Kāda pilīte nokrita. Mans mākonīts. Tur jau bija nomācies diezgan spēcīgi jau. Tudī. Nu, tā jau mums ir palicis vairs tikai okura. Reku tev uz priekšu ir biškas. Tāds gabaliņš tur iekšā. Tur tā kā desiņa. Un tad pašā sākumā vēl ir višķiņi. Un tad šodienai būs cauri. Jā, tāds. Mas rekur augšā tāds mas mākonīts uzskrēja. Pilina. Pudruskai. Nav vairs lielums te ir cauri. Nu, kā teikt, kāds saka, skaistums neaprakstāms. Nu, ir jau smuki, ka ņešne šitā zālīt, kad esi nopļāvis un sapucēta pļava. Skaisti. Nu ko? Dod tik virsū, viņam ir jāiet. Aiziet. Tur zētkalumā nevar braukt. Te ir caumi, tur ir
te pa vidu ar kaut kur bija celts. Tā to uzrausies uz celmam. Nu, celmi jau viņam nav bīstami šitam aparātam, teiksim tā. Nē, nu tādi, kas tikko zaļi celmi, jā, tie ir bīstami. O, re, kur bērs ir zemē. Vajadzēs beigt šito visu ģelu te. Vajadzēs atturt. Meža piekavi savākt šitos, kamēr nu viņiem ir kaut kāds labums. Paies vēl kaut kāda šitā ziema paies visu, nu viņiem vairs nekā nebūs. Bērs satrupēs vienā mirgā. Tā savāds ir malciņa būt reku priekšā, kur mūsu stādītās eglītes vēl. Pat nemāku es teikt, cik gadus apakaļ mēs viņas te stādījām tās eglītes. Bet nu jau tādas nevisai smukas, tādas panīkušas, bet ir eglītes, jā. Ir jau eglītes. Te iekšā dziļāk mēs jau stādījām, nu cik mēs to sastādījām. Vilks viņu zina hektārs vai? Moška daži nebija hektārs. Kā 0,8 varbūt. Piestādījām ar eglītēm. Izgriem, nu, tas iepriekš jau bija griests un vajadzēja pēc tam apstādīt, kur te priekšā celms tāds. Un tur bija nogāzies tāds pamatīgs bērs. Te tikšu garām neuzraušu uz kaut kādu berjozu. Vienu bērzu noskaldījām sapūšu jau. Neko. Lēnā garā to pirmo aplu tā gar robežu nobrauksim. Un tad jau varēs tā bišķi mudrāk palaist. Tā. Reks, ko vēl viens rulli. Kur tad es tur iemaucu? Klās tad te ir. Tā ir kaut kāds zemes paugus, kas tad te ir. Te nav vilki bijuši. Izskatās, ka te draugi mīļie vilki dzīvojušies. Rekurtīt. Sen atpakaļ izskatās, ka saplosīts ir. Pamēģināsim mēs to rulli bišķīt pastumt. Pamēģināsim mēs to rulli un pastumt iekšā nafig mežā. Pamēģināsim mēs viņu iestumt. Nu, lai viņš nemaisās vienkārši te. Varēs smuki nobraukt savādāk. Viņš man te maisās. Palaidīsim višķi otrā lejā un mēģināsim mēs viņu iestumt. Iestumt iekšā krūmos. Izdosies. Izdevās. Redzat? Jā, vai tik te nav vilki bijuši, kur tur var redzēt, ka ir saplosīts kaut kas. Tā kaut kā. Tagad smuki var. Smuki nobraukt te var. Te tā īsti nevar nobraukt. To rulli jau arī īstenībā, kas bija tur. To arī vajadzētu iestumt. Ganči te kaut kāda stirna ir saplosīta. Varētu gadīties, ka vilki bijuši. Man jāiet pačolēt. Kas tur īsti ir? Man tā vieta tur tāda likās tāda visai aizdomīga. Nu, vilki ir mūsu galā diezgan daudz, jums teikšu. Nav jau tā, ka viņu nav.
Ir tie draugi te. Nu, da. Un kur ir saplosījuši stirnu. Stirna saplosīta. Stirniņa saplosīta. Nu, šitādus brīdumus es te smalcinot šitādus brīdumus, es esmu daudz redzējis visko. Starp citu lietus līdz. No. Dosimies ceļā uz pēdējo lauku. Nu, kāds tur lauks, tas jau nav lauks, tāds maza kripatiņa tur ir. Nosmalcinās to. Tā jau diena arī būs galā. Ir jau labi, nezinu. Nu, skatās, ieraksta kaut ko komentārā, patīk šitāds kontents, teiksim tā. Var jau katru dienu jau nelikt, bet nu vismaz kaut kādus pāris video ielikt pa nedēļu. Lai jums tikko paskatīties, zinu. Jā, kas te tagad? Jebēt, vai jau maļ? Vēl ko mēs varam. Tādi bērzi sakrupējuši. Nav nekāda vaina. Iet kā tam visam iet pāri kā pulkstenis. Bīstamākie, jā, tie ir akmeņi. Tie nazīši jau arī nav no nekādiem mētajiem, viņi nav. Jā, tur uz akmeni tika uzlicis jaunas nažas un uzšauja pa akmeņiem, redz. Tāds divas nažas, kad tu sasiks. Es jau nezinu, cik tagad maksāja, neesmu prasījis. Nu, vismaz kaut kādi 30 pāri eiro. Jā. Ja ne vēl vairāk. Agrāk jau viņi diezgan padārgi bija tie naži. To lauciņu dabēji. Notīrīt aparātu. Lai nav ar to viņš ir apaudzis ar visādiem labumiem, zini. No, kaut kā tā. Iesim bišķi notīrīsim aparātu. Šo darba dienu cauri. Davai laižam. Kad ir sakrājies.
Vēsturiskie labumi te sakrājušies jau. Ne jau tur ideāli vajag, bet nu, tomēr daudz maz druskas tiks attīrīt, notīrīt vajag. Pilns ar zāli, kur te viss ir. Vismaz druskas. Druskas aizies tanī pusē. Biški to lielumu izsviest. Jomajo. Jau kamēr smalcina, te jau ir. Ja beigkaimiņi. Te jau ir siens jau gatavs. Jau no siltuma jau siens jau ir izkaltis jau. Tā jau. Nu, tā figena jau nevajag attikt to lielumu. Nu, zajebis. Gana šodien. Piefilmējis esmu. Bērns viņš zina, cik daudz un ko. Tā jau dosies mājās un mēģinās kaut ko samontēt. Davai, tiekās atkal kaut kad nākamā reizē. Kaut kā tā.